Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVBet līga. LVBet līgas 9. kārtas ievadā līdz šim stabilā Mārupe uzņem RFS dublērus. 11. minūte Kirills Kirsanovs saņem bumbu, virzās vairāk uz vidu, sit ar kreiso tālajā stūrī un trāpa. Lielisks vārtu gūms Kirsanovam, jau ne pirmais šāds šo sezonu. 19. minūte pārtara bumbu pretinieku laukuma pusē rīdzinieki, Rudgāvas piespēlē Kulikā, Mihails Kuliks sit un trāpa augšējā stūrī, atkal lielisks sitiens. Otrais puslaiks, 62. minūte, atkal mārupieši pavirši iziet no aizsardzības uzbrukumā, pārtverta bumba, Kristofers Abrants saņem to jau sodlaukumā, piestrādā sit stūri apakšajā un trāpa 3-0 RFS 2 vadībā. 79. minūtē dublieri panāk jau 4-0, Kristofers Baumanis no šaura leņķa iesit bumbu vārtos. Pēc minūtes Mārupes komanda gūst goda vārtus, Rauds Ridalds Spēks aprēķina, kā bumba atlēks un no gaisa to triec vārtos. 1-4, līdz šim viena no stabilākajām aizsardzībām ielaiž 4, kamēr RFS 2 šī ir pirmā uzvara sezonā. Rēzekne uzņem Riga dublierus, kuru rindās Rēzeknes leģendas dēls Enriko Gauračs. Pirmā puslaika izskaņa 45. minūte, Antons Petrovs iespēl uz tālo stabukru, uzskrien Šehu un raida bumbu pretkustībā Zomera 1-0 rēzekniešu varībā. Otrā puslaika sākums 48. minūte, Armats Galais pārtver bumbu, skrien pretuzbrukumā, piespēlē Kovaļovam un Kovaļovs raida bumbu filigrāna stūrī 2-0. Tomēr sprindze vēl paliek. 66. minūte, Nazars Pručenko iecentrē sodlaukumā, tur Vojtiškis apsteidz vārdsargu un ar galvu raida bumbu vārtos. Tomēr izlīdzināt rezultātu Rīga dublieri nespēja un Rēzeknes vin savu pirmo uzvaru sezonā. Lielā cīņa Mežaparkā, Riga Mariners pret futbola klubu Metā. 20. minūte, metieši strauji izspēlē autu, Sadiks Salē skrien pa labo flangu, brīvs piespēlē uz tālo stabu un tur jau principā pie Amoa ir precīzi tukšos vārtos raidot bumbu. 34. minūte, Rendijs Šibas lieliski iespēlē gaitā, Sadiks Salē bumbu apstrādā un raida garām vārdsargām 2-0, lielisks vārtu gūms Metai. Tomēr pirāti nepadodas. 51. minūte, straujais Savusu Ričmonds ieskrien sodlaukumā, raida bumbu vārtu virzienā, tur pieliek Kai Pavlovskis un bumbu vārtos 1-2. 78. minūte, garā piespēja Pavlovskis apsteidz vārdsargu pļauju, sit tukšos vārtos, aizsargs izsit, bet Aļģirdas Grašas pirmais piesistās bumbas un triec to vārtos 2-2, lielisks emocijas Mežaparkā. Ļoti aizraujošs kaujiniecisks neizšķirts, kas dod iespēju izvirzīties līgas vadībai kādai citai komandai. Šodien bija spēle pret Metu. Pirmais times nenormāli sūdīgs no mūsu puses. Mazliet taktiski nesapratām, kā pareizi grib treneris no mums. Arī bija tā, ka nedēļu visu trenējām vienu, uz laukuma sanāca otrs un mazliet apjukām. Pēc otrā taima sapratām, ka vajag kaut ko izmainīt, jo šādi vispār spēlēt nedrīkst. 2-0 zaudam, vajag kaut ko izmainīt. Treneris izmainīja, mums sanāca, 2 bankas ielikām. Un varējām arī trešos iest. Gribējām arī, protams, uzvarēt, bet diemžēl nesanāca. Un Līvona PPK uzņem JFK Ventspils. Uzvaras gadījumā Līvona var būt pirmajā pozīcijā. Tomēr viss nav tik vienkārši. 23. minūte paviršība aizsardzībā un Kirills Markovs izvirza Ventspilniekus vadībā. Tomēr 67. minūtē Niklaus Treimanis sit no šaura leņķa, atvēra vārdsargs Petrovs, bet vārtu priekšā Marks Kurtišs atrod bumbu un raida to tukšos 1-1. Emocionāli galotne 85. minūte, Ričards Korzāns, vai viņš izcili izpildīs savu epizodi? Jā, viņš trāpa apakšējā stūrī 2-1 līgsmo tribīnes LNK Sporta parkā, jo Līvona PPK uzvara nodrošina pirmo vietu pēc 9. kārtas.
Mēs tur pašu emocijām sākumu. Korža, mājās priecīgs, kā atdevu tieši tev. Nav vārdu. Tabula, ja? Tabula. Kosmos. Kā izgāja 45. bet jau 5. bija tajā pašā līmenī kā Džeka laukumā. Mēs laikam tā mierīgi un pārliecinoši pagaidām uzvarēt nevaram. Yeah, no, draw. Oh, very good. It feels good to be on the top of the table. Rīktīgi sūdīgi spēle, bet pofīgi pasties tabulu. 3 izgājieni, bišķi pa daudz. Pirmā vieta tabulā, nav vairāk komentāru. Reģiona kauja Tukums 2000 dublēri uzņem FK Smiltene vienību. 50. minūte smilteniešu stūra sitiens, veiksmīgi pacīnās Rudolfs Laķis un pie telā staba Arno Fezoī, viņš raida bumbu vārtos no pāris metru attāluma, 1-0 līgsmo viesī. Tomēr 4 minūtes vēlāk stūrstiens jau tukumniekiem. Labi pacīnās par bumbu Uzis, atstāja to Danielam Kairam, kurš triec to augšējā stūrī vārtos. Izcils noslēgums Daniels Huberts Kaira. Smiltenei patīk sezonas sākumā spēlēt neizšķiri, lūk arī kārtējais, bet šoreiz nevis 0-0 vai 3-3, bet 1-1. Neierasta situācija Skanste viesu statusā Hanzas vidusskolā, jo JDFS Alberts arī uzņem savus pretiniekus šajā stadionā šo sezonu. 13. minūte draudīgs tiešais brīvstiens, Markus Prohorenkovs izpilda garām mūrim un vārtu stūrī precīzi Prohorenkovs 1-0. 35. minūte kvalitatīvs uzbrukums Albertam, piespēlē Pirktiču uz priekšu Kristoferam Sticenko, Sticenko sit stūrī trāpa, Kristofers Sticenko, labs noslēgums 2-0 Alberts. 70. minūte atgriež intrigu Skanstes komandai, Šķerbīnskis piespēlē sodlaukumā, tur Livčāns izlien no aizsargu mugurām un raida bumbu mērķī. 89. minūte Skanstes futbolists sēž uz pretinieku vārtiem un skrien pretuzbrukumā JDFS Alberts, Raus Blūms skrien, pamana, ka Ševels ir prom no vārtiem, sit un iesit no patāls distances 3-1. Kompensācijas laika 2. minūte saņem bumbu sodlaukumā Pirktičs, tiek gāsts un tas ir 11 metru soras sitiens. Milāns Brahmanis izpilda un viņš arī iesit 4-1. JDFS Alberts atraduši vārtu garšu šajā sezonā. Spēle bija ļoti laba, ļoti saspringta. Zinājām, ka nebūs viegli, jo džeki jaunieši, manuprāt, jaunākā komanda, kas ir, zinājām, ka viņi gribēs vairāk, cīnīsies par savu golu. Nezinu, izgāju, labi, iedevu garo, nočirkāju pats sev, noskrēju ar ātrumu un redzēju vārtsargs izgājis ārā no vārtiem un mierīgi ieliku goliņu. Emocijas novilku kraklu, jo debija, nav debija, bet šogad pirmā spēle LVB līgā un šādā saspringtā spēlē iesist, var teikt, uzvarošos vārtus ir. Patiešām liels prieks. Vēl posmā starp 9. un 10. kārtu tika aizvadīta pārceltā otrās kārtas spēle starp JDFS Alberts un Tukuma dublieriem. Hanzas vidusskola 27. minūte Sanna Džesijas aizskrien, piespēlē Davido un vārtsargs atvaira. Vēl viens sitiens no Džesija ir precīzi 1-0 JDFS varībā. 45. minūte ar 2 piespēlēm aiziet no aizsardzības uzbrukumā Alberts un Markus Prohorenkovs jau skrien un viens pats sarūktina no vārtu priekšu uz savu bijušo komandu. 59. minūte aizskrien pretuzbrukumā Sanna Džesijas diezgan veikli aizsūta pretējā pusē vārtsargu Jansonu un ripina bumbu tukšos 3-0. 2 minūtes vēlāk vēl viena garā piespēle uz priekšu uzbrucējiem Prohorenkovs aizskrien, apspēlē vārtsargu un iesit. Ļoti augstā aizsardzības līnija Tukumam šajā mačā. 64. minūte vārtu birums turpinās, zaudē bumbu laukuma centrā mājnieki Ilja Atlīgins, pēc tam saņem bumbu flangā un sit tālajā apakšējā stūrī precīzi 4-1. 83. minūtē JDFS Alberts izspēlē savu uzbrukumu līdz sitienam Dāvim Indrānam, un Indrāns ar labo kāju nekļūdās. Jā, ļoti zīmīgs spēlētājs gūst vārtus. Bet 90. minūtē netraucēts no vārtu priekšas panāk 6-1 Markus Prohorenkovs. Viņam hat-triks šajā mačā, Alberts gūst 10 vārtus māja izskaņā.
Vēl 9. kārtā bezvārtu neizšķirti nospēlēja Supernova dublieri un Valmiera, kas neizmantoja iespēju panākt pēc punktiem metu. Pavasara posmu 1. pozīcijā noslēdz Līvona PPK, Meta atpaliek par punktu, Valmiera par 3 un Riga Mariners par 4. Savukārt bez uzvarām turpina tikai 2 komandas Smiltene un Ventspils, kamēr Rēzekne, RFS 2 un Riga 2 tieši 9. kārtā izcīnīja pirmos panākumus. Kausa mači, izlašu pārtraukums un pēc 3 nedēļu pārtraukuma LVB līga atgriežas ar ļoti karstu maču starp JDFS Alberts un Līvona PPK Hanzas vidusskolā. Valmiera dosies ciemos pie Tukuma dublieriem, Meta uzņems Supernova dublierus, kamēr Skanste izaicinās Riga Mariners. Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVB līga.